nemaz netik sen. Pavasarī mēs kopsapulcē ievēlējām jaunus godabiedrus. Un šodien viens no viņiem, kā papīros rakstīts Iefims Kacs, bet kā visi kolēģi, viņi jau kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem sauc Džefs, un viņš ir piekritis šeit. Nav tā sliktākā iesauka, vai ne? To es paņemu līdz uz Ameriku. Viņa arī man sauc Džef. Viņa arī tev sauc Džef. Par goda biedru Džefu mēs vēlējām jau 30 savus dzīves gadus. Viņš ir atdevis Latvijas putniem. Viņš ir viens no mūsu biedrības dibinātājiem. Un daudzi varētu būt lasījuši grāmatiņas, kā migrē un orientējas putni un putnu valoda. Kāds varbūt lasījis ir Blūma un Medņa rakstus par anglu spīļu populāciju, ekoloģiju. Tur arī to milzīgo materiālu Džefs ir palīdzējis vākt, ķerot grebi pīles, un viņa ļoti interesantais un asprātīgais pētījums par stārķiem, ko aizkavēt, un ka tie stārķi aizlido tieši tur, kur paredzēts, nevis pa vidusjūras austrumiem, bet uz Rietumu Eiropu. Vārdu sakot, milzīgs paldies Džefam par to, ko viņš ir darījis Latvijas putnu labā, un es tev paldies. Apliecinām savu. Paldies. Mēs tev arī gribam dāvāt visu to, ko tu varbūt kāro iegūt. Jā, to grāmatu es gribēju. Ko mēs esam pēdējos gadus veikuši. Jā. Kad tu atbrauksi uz Latviju. Džefs 30 gadus būdams svešumā runā latviski tikpat labi kā toreiz. Tā kā tev arī latviski putni, un es zinu, ka tu mīli sēņot. Jā. Es nezinu, vai šitais tev amerikāņu noredot. Man ir grāmatas. Paldies, liels paldies. Mazas problēmas lidmašīnā. Jā. Šodien Džefs mums pastāstīs un parādīs, kā arī jau esot nost no aktīvām darba gaitām cilvēks var būt ar putniem, uz viņiem skatīties, vērot. Labi. Labdien, dāmas un kungi! Paldies, kā atnācāt uz manu lekciju. Es arī pateicos visiem, kas ievēlēja mani par goda biedri ornitoloģijas biedrībā. Un, kā redzēt, pavasarī ievēlēja un es atbraucu. Varat teikt, ka lai satikties ar jums. Liels paldies arī tiem, kas organizēja šo sapulci, man bijušie kolēģi. Un tagad es stāstīšu par manam gaitam Amerikā, par putnu vērošanu. Arī atvainojos par manu valodu, es neesmu runājis vairāk 30 gadus, izņemot īsas vizites Latvijā. Tā kā, jā, es nevarēšu atcerēties kādu vārdu, I will say bum. Ja nāks bum, 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 tad man vajadzēs izmainīt valodu. Sākt runāt citā valodā. Bet cerēsim, ka viss būs labi. Sāksim par to, es stāstīšu par to, kā mēs nonācām līdz pašas Dienvidu Amerikas galam, Cape Horn, tas ir Horn rags. Tur mēs nonācām, tāpēc, ka mēs ar sievu gribējām daudz gadus redzēt Patagoniju, redzēt pingvīnus, kas tur dzīvo. Un tā vispār ir ļoti interesanta zeme. Mēs dzīvojam
Ņūdžersijas štatā. Tas ir mūsu ceļojums, kā mēs nokļuvām no viena līdz otram, bet ar apturiem mēs stāstīšu visus, kā mēs nokļuvām tur. Dzīvojam Ņūdžersijā, tas ir viens no mazākajiem štatiem Savienotās valstīs. Tur tas ir 3 reizes mazāk, kā jūs redzat, pa Latviju, bet iedzīvotāju skaits ir 5 reizes lielāks, tā kā ir ļoti apdzīvots. Bet tomēr putņiem ir vietas. Ļoti daudz wetland gar jūras piekraste, gar okeāna piekraste, tas ir Atlantijas okeāns. Un kad mums palika 55 gadi, tad mēs pārvācāmies uz tādu ciematu, kur atļauts dzīvot tikai tiem, kas ir vecāks par 55 gadiem. Tur ir savi labumi no tā. Un es turpināju interesēties par putniem, kā jūs redzat. Tas ir mūsu ciemats, mūsu māja tieši pa vidu. Tur ir 103 mājas. Un dzīvo tikai cilvēkam ir 55, tad, kad mēs tur iebraucam. 55, tas bija 20 gadus atpakaļ. Tagad visiem pār pa 70, tad ir veci cilvēki. Un es domāju, ka viņi mūs tur sadzina ar ideju, ka mēs večuki neskriens pakaļ jaunam meitenēm. Tāpēc mums jādzīvo tur. Ja jūs redzat uz dienvidiem, tur ir zaļums, tas ir Niedrais. Šeit ir tā kā upe tek, un upe ies tur tālāk Niedrajos un beidzas ar ezeriņu. Un tas melnais uz horizonta tie ir meži. Tā kā vieta tāda interesanta, daudz dabas apkārt. Un no otras puses, šeit ir ciemats, no otras puses ir okeāna līcis. Tur daudz ziemojošu putnu. Tāda interesanta vieta. Arī interesanti vienkārši pastaigāties pa krastu, ko mēs arī darām katru dienu. Kad es skatos gaisā, tā visbiežāk es redzu šo putnu. Tā ir tas pats, kā visur citur pasaulē. Zivju ierglis tagad ir labā stāvoklī, vairs nav sarkanas grāmatas. Es domāju, Latvijā tas pats ir. Ja? Ņūdžersija ir 808 ligzdas bija 2023. gada apdzīvotas, un atrodas viņi, viņi būvē ligzdus uz kokiem, platformām, ļoti daudz platformu, arī uz jumtiem un skursteņiem, tā kā stārķi. Un tas ir ligzdu izvietojums, kā jūs redzat, gar piekraste un gar upi, gar līci. Tā tas ligzdas izvietojas. Cits plēsīgs putns ir bald eagle. Tas ir radinieks mūsu jūras eglim, tikai galva balta. Šo ligzdu viņi sāka būvēt pie šosejas, bet nesekmīgi, tāpēc, ka visi, kas brauc garām, visi apstājās, ligzda nebija augstu koka, vai arī tāpēc, ka otrais putns vēl nav adalcīts. Pirmā gada putns, jūs redzat, galva nav balta. Viņi pameta ligzdu un zivjorgļi aizņēma to vietu uzreiz un pabeidza būvēt ligzdu un dzīvo tur sekmīgi no gada uz gadu. Cits plēsīgs putns ir turkey vulture. To arī jūs redzat, ja pacelsiet galvu, gandrīz visur jūs redzēsiet tos turkey vultures, viņi meklē kaut kādu roadkill. Un tā kā to ir ļoti daudz Amerikā, viņi jūtas ļoti labi, vienmēr pāēduši. Un viņi neēd katru dienu, viņi ēd reiz nedēļā, varbūt pieēdās tā, ka vairs nevar pacelties. Tas ir red-tail hawk, tas ir klients, kas bieži arī sastopams diezgan.
Es jums pateikšu, manas fotogrāfijas nav izcilas, tāpēc, ka es neesmu profesionāls fotogrāfs, un galvenokārt fotografēju tikai tāpēc, lai es atcerētos, ka es satiku šo putnu. Tāpēc atvainojiet, ka kādas dažas fotogrāfijas nav labas. Es līdz šim apbrinoju, ka grāmata, kur iznākusi 62. gada, un ko izdevās Spūris ar Šmit, toreiz nebija nekādas televīzijas, nekādas kameras, spoguļu kameras, un Šmits sēdējis Engurē, Ceros, Slepņos, un vajadzēja kļūt pie putna, gandrīz kā roku var paņemt. Un viņš nofotografējas izcilas bildes ar vienkārši fotoaparātu. Arī Viestur Klimpiņš, kad viņš publicēja savu grāmatu pa putniem, un to, ko viņš nofotografējas, viņš pats uztaisīja televīku, tos objektīvus, viņš pats taisīja. Tas ir apbrīnojami. Man bija viegli. Es nopirku kameru, nopirku digital fotoaparātu un tikai klik, un bilde ir gatava. Tas ir Amerikā ļoti populārs putns, kardināli uz visiem Ziemassvētku bildēm. Nāk uz mani Barotavu, ļoti bailīgs putnis. Ja kaut kāds troknis, pirmais, kas pazud no Barotavas, ir kardināli. Mātīte ir brungana, nav tik spilgta. Dzeņi, vairākas sugas ar dzeņi. This is Downy woodpecker. Jūs vienmēr atradīsiet kaut kādu līdzīgu sugu, kas ir Latvijā. Tas ir radinieks lielai dzilnei. Es negribu teikt radinieks, vienkārši izskatās līdzīgi. Pileated woodpecker, ļoti skaists putns, liels dzilnis. Un kas ir interesanti, tur bija cita suga, Ivory Billed woodpecker. Izskaties tieši tāpat, tikai knābis bija dzeltenīgs un balss citāds. Bet to putnu neredzēja no 1944. gada, neviens neredzēja. Un 2004. viens ornitologs paziņoja, ka Arkansasa purvos viņš sastaps to putnu. Kas tur sākās? Visi gribēja to putnu redzēt. No Anglijas, no citām valstīm brauc 100 cilvēku. Pildi purvi bija. Mēģināja ierakstīt balsu. Nekas nesanāca. Līdz šim skaitās, ka neviens to putnu neredzējis. Bet viņi izskatās ļoti līdzīgi. Pa attālumu, pat ar binokli, tu nevari pateikt, kas tas ir. Tas ir Nose and Flicker. Putns, kurš man patika no dzeņiem. Tāpat kā zaļa dzilna un peleka dzilna Latvijā. Barojas ar skudram. Un man patīk tas, ka viņš nesit galvu pret koku caur dienu. Bija speciāls raksts, kā viņas smadzenes to var izturēt, bet es domāju, ka nekā labi tur nav, ja tu daudz galvu pret koku. Bet šitais ir smārts, viņš nedauza. Viņš barojas ar skudram un citiem maziem kukainiem. Tā ir cits skaists dzenis. Ko es gribēju pateikt, jūs varbūt paši to noticat, ka katram dzēnim galvā ir sarkanais plankums kāds. Šitādā veidā vai citā veidā, bet visiem ir kaut kas sarkans. Un tas man nelika miera. Kāda tam nozīme? Nekur neko nevarēja atrast, un tad es izdomāju, ka viņi sēž ligzdā, dobumā, un ka viņi izbaž galvu un prasa barību. Jūs redzat, viņi kliedz ļoti skaļi un cenšas izstiept galvu, kurš no viņiem izstieps garāk kaklu. Un, protams, vecākie, ka nav, vajag izšķirties, kuram tad dod to barību. Un parasti viņi dod tas, kas spilgtāk, kuru viņi var vieglāk ieraudzīt. Un tas varbūt tāpēc tiem dzēņiem, tas ir mans izskaidrojums. Jūs varat smieties par to, bet tā es domāju. American Robin. Viņš tā kā strāsts, viņš ir lielāks par Eiropas robinu.
barojas uz zemes, un visu vasaru barojas un baro mazuļus ar sliekam. Un es vēroju, kā viņi ķer tos sliekas. Viņi stāv un nekustās, un izskatās, ka viņi klausās. Viņi neredz tas sliekas, bet es domāju, ka sliekas izdod kādas skaņas, kad viņi nāk ārā no zemes. Viņš paliec vairākās džampus. Bum! un ķer to slieku. Kamēr viņš dabūs pilnu knabi ar sliekam, tad viņš lido pie ligzdas un baro mazuļus. Tā kā es domāju, pēc viņas uzvedības, ka viņš klausās un dzird, kad slieka nāk ārā no zemes. Es nezinu, kā to izskaidrot. Silis daudz krašņāk nekā Latvijas silis. Uzvedība tāda pati. To pašu dara. Amerikas goldfinch, atšķirībā no Eiropas goldfinch, kas ir dadzītis ciglis, tas ir arī štata putns, New Jersey štata putns. Ļoti spilts, ļoti braiti. Apkārt manai mājai daudz tādu. Ziemā nāk uz Baratovu viesi no ziemeļiem. Tas white-throated sparrow, tas patīkala, viņš arī vasarā sastopams. Bet ziemā viņš nāk tuvāk cilvēkam. Tas ir viņš. Tas song sparrow līgzdo pie manas mājas, ļoti skaista dziesma. American tree sparrow. Tas arī nāk ziemā. Jūs novērojat, ka viņam ir melns plankums uz krūtīm. Un šitam draugam arī ir melns plankums uz krūtīm. Un tas man arī neliek mierā. Tam jābūt kādā nozīmē. Un es atcerējos Karla Vilka grāmatu, ko viņš uzrakstīja stāsti par putniem. Un viņš rakstīja par mazu vai video ērgli, es neatceros par kuru. Tā grāmata bija izdota kādā 80 gadu beigās. Tā kā es nevaru visu atcerēties. Tā kā viņš rakstīja par mazuļiem, un tas stāsts saucas Kaina zīme. Tas ir stāsts no Bibeles, kur divi brāļi, viens Kains un Abeli, un Kains nosit Abeli. Un Dr. Vilks stāstā, ka ērgļa mazuļiem uz pakaus ir plankums. Un kāds izskaidrojums tam plankumam? Kad divi mazuļi ligzda un barības nepietiek, tad viens cālis sāk sist otru pa pakausi, tur, kur tas plankums. Tas viņam tā kā mērķis, un viņš sit knap, un nosit savu brāli. Un tad visa barība pieder viņam, ko vecākie atnes, un tā viņš izdzīvo. Tāpēc es, kad skatījos uz šito plankumu, es domāju, tam arī jābūt kādam nozīmē. Cits viesis no ziemeļiem, džanko. Ļoti patīkams putns. Viņi nāk lielā skaita no ziemeļiem. Nāk pie Barotavas. Tafti titmaus, tas mūsu zilietis. Karolaina Čikadī, tas arī zilieti. Nuthatch, mums ir, New Jersey ir vairākas sugas. Šito es nevarēju pateikt pret gaišu un fotografē tieši sugu. Bet uzvedība tāda pati. Carolina Wren, tas ir paceplītis. Tikai viņš, atšķirība no Latvijas paceplīti, viņam patīk demonstrēt sevi, rādīt cilvēkam, visiem apkārtējiem. Viņš vienmēr skaisti dzied, sēž kaut kur tādā vietā, kur viņi labi var redzēt. Nosen parulā. Skaists putns, ko es varu teikt, redz.
Yellow rumped wobbler. Diezgan bieži sastopams. House finch. Sākumā, kad es redzēju house finch New Jersey, es domāju, wow, tas ir ievests no Eiropas, vai ķēģis. Bet tad es izlasīju, ka tas ir ievests no Meksikas, un viņi izsprukuši no būriem, no gustas, un aklimatizējas un dzīvo ļoti labi. Pie mājas viņi dzied, pie manas mājas arī. Un nāk ziemos barotā. Red-winged blackbird. Latvijā nav nekas līdzīgs. Viņš dzīvo tur, kur ir ūdens, kur ir niedrāja. Tas ir tēviņš. Mātīte ir brūna. Nav spilgtu krāsu mātītī, bet tēviņš ir ļoti... Visur, kur ir niedrāja, tur jūs varat satikt tos putnus. Kanadagīs, tā ir nelaime vietējiem pārvaldēm visur, tāpēc, ka viņi visur parkos un dīķos un pilsētas laukumos un visur. Tā kā ar viņiem cīnās. Tas ir, mednieki viņus nešauj, tāpēc, ka pilsētas robežās šaut nevar, un viņi dzīvo pilsētās. Tās ir ziemotājs, kas ziemo līdzi pie manas mājas. Branta bernikla. Ir Latvijā sastopama kādreiz bija? Jā. Kad mēs sākām dzīvot New Jersey, es skaitīju, ka tur vairāk 1000 ziemotani līdzi. Tagad es varu saskaitīt 400-500 vienā barā. Tas putniem vienkārši nav kur pavadīt ziemu. Viņam nav piemērotas vietas, nav barības, bet ļoti, ļoti interesanti putns. Tas viņa ūdenī. Ļoti patīkams putns. Long-tail duck, tas pats, kas Latvijā. Red-breasted merganser arī nāks ziemā. Tas ir fotografēt ziemā. Tas ir mātīt un vasaras laikā ar bērniem, ar mazuļiem. Tas ir harlequin duck, tas nāk ziemot no ziemeļiem. Viena no skaistākajām pīlēm, kā jūs varat redzēt. Fotogrāfijas nav āsas, bet man viņi ļoti patika, ļoti spilgtas. American coot, mazāk nekā Latvijas. Latvijas kut, bet uzvedībā tādi pati. Heringāla, tas pats putns, cirkumpolārais, varbūt labāk baro. Labāk barību viņš iegūst. Tas ir black-crowned night heron. Šad tāda es redzu viņu, netālu no manas mājas, tur piekrastē, kad before when saule riet. Tas ir latviski. Viņi nāk ārā no niedrajiem un staigā gara piekraste meklē barību. Tas man favorite, killdeer. Arī turpat netālu no manas mājas, kadreiz varēja dzirdēt, ja tu staigā gar līdzi, visu laiku tu vari dzirdēt viņam. Šogad mēs ar sievu atradām vienu ligzdu, viņi izveda mazuļus, bija 2 mazuļi, un tad viņi pazuda. Un tā bija vienīga ligzda, un vispār šogad es killdeeru vairs nedzirdēju un neredzēju. Tas viņš tūma. Tas ir caurceļotais. Dažreiz es rakstu lātiņu nosaukums. Tas priekš jums, ja kaut kas līdzīgs ir Latvijā, tā kā jūs varat salīdzināt, no kuras ģints tas putns ir. Ļoti interesants putns. Viņi staigā par
jūras uz ūdens zālēm. Viņam nepatīk staigāt gar piekrasti, bet tur, kur ūdens zāles nāk augšā uz ūdens virsmu, tur viņš staigā un tur viņi meklē barību. Tas ūdens zāles, viņš turas uz ūdens virsmas un viņš izcils staigātājs uz tiem. Rūģi Tunstone, man liekas, tie putni ir visur, not lielā daudzumā, bet ziemā viņi nāk ziemot vai caurceļotai. Viņš var sastapt. Sanderlīga, Kalidris alba, viņi ziemo, piekrastēs viņus redz. Kalidris alpina, Danlin, arī Latvijas sastapams, man liekas. Tas ir Nosen Harrier, tā ir līja, un uzvedība tā kā pļauju līja, līdo virs zāles, virs niedrajam, un seja tam putnam ir tā kā pūcei, plakana. Un jūs varat redzēt, ka viņi ne tikai redzi, bet viņi klausās un meklē pēlēs tādā zālē, un viņi var dzirdēt. Tas klients, Red Shouldered Hawk, tas viens no klientiem. Tā, mēs pabeidzam ar New Jersey putniem. Bieži mēs pavadām ziemu Floridās jau. Tas ir 1973 km no vienas mājas līdz otrai. Mēs to darām 2 dienas, mēs braucam ar mašīnu vienmēr. Un Floridā mēs gājam meklēt putnus. Florida ir slavena ar Everglades. Tur ir Everglades National Park, tas ir tumši zaļa krāsa. Nacionālā parkā tas ir pilnīgi ierobežots. Ir vairākas vietas, kur tu vari samaksāt un iebraukt iekšā un novērot putnus vai alligators, ja tev patīk. Un tas ir rezervāts. Un kad mēs sākam meklēt putnus tur, mēs bijām pārsteigti. Nav putni, nav tas koncentrācijas, ko mēs cerējām, ka tur būs ziemotāji, ka tur būs 1000 pīles un cits. Nevarējām neko atrast. Vairākus gadus pagāja, kamēr mēs atradām šito Water Conservation Areas, tās, kas ir iezīmētas. Un tur ir putni. Tur tiešām ir putni. Tas ir tādas vietas, kur tu vari iet bez maksas, uztaisīts kokā tādas paceltas taciņas, tā kā alligators tev negrab tev kāju, un tu vari mierīgi vērot putnus. Tas ir viens no parastajiem putniem, Great Egret, de alba. Varbūt cita pasūga, kas ir Amerikā, bet līdzīgs tam, kas ir Latvijā. Ļoti skaists putns White Ibis. Tādas tur arī var redzēt daudz. Tas viņš izskatās interesanti. Tā viņi barojas ar to garo knabi, ka var iebāzt dziļi ūdeni. Tas ir otrais ibis, Glossy ibis. Arī barojas, ļoti bieži viņi barojas kopā. Dažreiz tie bāri sadalās pa sugam. Bet tas ir nav rēts putnis. Great Blue Heron, tāds kā lielais garnis, bet cita suga. Ēd visu, jūs redzēt, viņš noķers kādu čusku. Es redzēju, ka viņš noķēra žurku un tā tālāk. Čuskas vairāk kā vienu reizi es redzēju. Tā viņš tos čuskas ēd. Woodstock. Ļoti interesants. Izskatās tāds putnis tā kā no dinozauru laikiem. Tāds galvu. Liksdo viņu uz krūmiem, un viņam patīk liksdot kopā. Viņi nekad tu neatradīs vienu liksdu, vienmēr kopā.
vietas nepietiek, tad viņš zog tos zārus viens no otra, taisa ligzdus. Viens uztaisīs ligzdus, aizlidojas, nāk atpakaļ ligzdus, vairs nav tos zārus jau paņemuši citi, tad viņš būvē atkal. Un starp tam ligzdam arī ligzdo daži garni, tāda komunālais dzīvoklis. Tā viņš te barojas ūdenī. Tā ir tāda popela galinula, ūdens visteņa, tāda ļoti skaista krāsa. Tiešām skaists putns. Tā ir sora, tā ir parzana, tikai karalaina parzana. Un tas ir otra suga, night heron. Jūs redzēt black crown, tas ir yellow crown, night heron. Daudz retāk sastapams nekā black. Un tas ir ļoti aizsargājams putns. Tas ir double crested cormorant, tādu tur netrukst. Kur ir ūdens, kur ir zivis, visur ir kormorāni. Tas ir green heron, tāds maziņš, tā kā 2 kulaki varbūt. Putns, ļoti patīkams putns, ļoti kluss, vienmēr sēž galvu iekšā, kamēr viņš ieraudzīs kādu kukaini. Viņš sēž un gaida, kamēr kāds kukainis nāks garām, tad viņš izstiep savu kaklu un noķer to. Tā viņš tur barojas. Tas ir tricolored heron. Jūs kādreiz bija Louisiana heron. Tas ir great blue heron atkal, tikai tādā pavasara terpā. Un tas ir little blue heron. Daudz mazāk par to great blue heron. Tas ir ļoti smalls white-billed grebe, ļoti maza dukurits, ļoti maziņš dukurits. Un tas ir galvenais, kas ir sastopams Floridā, galvenais dukurs. Anhinga barojas tikai ar zivīm, viņai kakls tā kā čūska. Man liekas, ka krieviski viņu sauc zmija galovka vai something like that. Kaut kas like that. Tā viņa ķer tos zivis un apēd to un apēdis. Rozet spunbill. Šo putnu es varu saskaitīt uz rokas, cik reizes esmu uz vienas rokas pirkstiem, cik reizes to esmu redzējis. Man tā gribas viņu redzēt. Un mēs vienmēr, kad braucam tur, skatīties putnus, vienmēr meklējam viņu. Nekad neredzējam divus. Vienmēr ir viens pats. Pat arī ligzdošanas sezona, kad viņi sāk ligzdot martā, citi visi būva ligzdas. Viņš arī turpat atrodas. Nekad neredzēju otru putnu. Tas ir Rudy Turnstone atkal. Viņš tur ziemo Floridā. Tas arī viens no favorītiem. Tas ir Limpkin. Viņš ir 66 cm garš. Tas ir liels putns. Kliedz, kā mazai bērns. Arī pa naktim. Viņš iezīmē teritoriju. Viņš kliedz un kliedz. Tā kā biežāk tu vari viņu dzirdēt, nekā redzēt. Bet es biju ļoti priecīgs, ka man izdevās viņu nofotografēt. Tas ir black-necked stilt. Jūs jau pazīstams putns, blue-winged teal, mottled dog. Izskatās tā kā mercene pa gabalu. Tas ir black-bellied whistling dog. Whistling dog, jūs varat pateikt, ka viņi ir kaut kur apkārt, tāpēc, ka viņi svilpo. Svilpo visu laiku, jo jūs varat dzirdēt tā skaņu. Un, kā redzēt, visi guļ, viens uz vaktas. Tā viņa. Arī dažreiz viņi sauc pa kokapili, tāpēc, ka viņi staigā pa kokiem. Ja kāds stumbrs nokrīties, viņam patīk kaut kā, es nezinu, kāpēc staigāt. Tas ir wood dog. Tā viena no masveidīgām sugām Amerikā.
Man izdevās redzēt tikai dažas reizes. Kaut kā tādā piekrastē, austrumu piekrastē viņas nav. Es zinu, ka Pēteris Blūms, kad viņš strādāja Amerikā, viņš darbojas ar wood dog nesting boxes. Viņas liksdam gredzenojas lielā daudzumā, un es domāju, ka viņi būs Floridā uz ziemu, kā ziemotāji. Tāpēc tā bilde nav tik laba, ka man tikai vienreiz izdevās viņu nofotografēt. Brown pelikans, Floridā viņi gar piekraste līdo turp un atpakaļ. Nāk pie cilvēkiem, nebaidās no cilvēkiem. Tāpēc, ka viņi zina, tur, kur cilvēki, tur arī zivs. Belted kingfisher daudz lielāks par Latvijas kingfisher. Visteņā common moorhen, ūdens visteņā. Cita suga. Painted bunting, tas ir viens no krašņiem, fotografija nav laba, atvainojiet. Viens no krašņiem putniem Amerikā. Jūs varat redzēt pa labi, tur sēž, un pa kreisi arī viens. Pa vidu ir kardinālā mātīte, un bunting mātīte ir pa kreisi. Red-shouted hawk, tas ir nazakliens, ko es nofotografēju uz Ligsdas, Floridā. Viņš turpat arī ligsdo. Black vulture, mēs redzējām Turkiju vulture, tas ir black vulture, viņus vairāk sastapam uz dienvidiem, kaut kā viņam vairāk patīk dzīvot dienvidos nekā Turkiju vulture. Bet ziemā viņi sanāk kopā. Ziemā Turkiju vultures no ziemeļiem atlido uz Floridu, un tur tiešām viņas ļoti daudz barības. Es nekad neredzēju viņus barojoties, kā viņi izdzīvo, es nezinu. Common crackle, nekā līdzīga Latvijā nav, man nav ar ko salīdzināt. Viņš tāds bandits, viņš ēd everything, ēd visu ko, ieskaitot putnu olas. Tas putnis mēs redzējām New Jersey, Red-winged blackbird. Un tas ir saimnieks, tas ir Floridas saimnieks. Es nevaru saprast, kā ornitologi strādā Floridā. Tāpēc, ka ja tu esi kaut kur Niedrējos, liela iespēja, ka tu uzbriedīs kādam tādam, un viņš tev gaida. Jūs varat redzēt, kā viņš noķers. Es domāju, ka tas ir baltais ibis viņam mute. Un viņi tur guļ parasti putnu koloniju uz kokiem, uz krūmiem, un viņš tur apakšā sēž un gaida kaut ko. Tā ir iguana, tas ir ievests no Centrālās Amerikas. Viņas ir ļoti daudz Floridā, viņam cīnās, bet tur, kur ir rezervāts, tur viņas neiztiek, un viņi ēd putnu olas, viņi ēd zāli, viņi ēd lapas un arī putnu olas. Ko var darīt? Viņš sēž turpat, kur putni līgsdo un gaida, ka kāda ola parādīsies. Tā, nākošais posms būs. Mēs lidojam no Miami, no Floridas uz Argentīnu, uz Buenos Aires. Mūsu mērķis bija pārcelties uz kuģa un peldēt tālāk. Tā kā tas lidojums bija 7000 kilometru, un tā mēs pārcelāmies uz to kuģi. Tas ir pasažieru kuģis. Tur šitais bija, man liekas, 2800 pasažieri. Gandrīz tikpat daudz apkalpojušas personāls. Un ar šo kuģi mēs braucam uz Cape Horn. Ar vairākām pieturam, protams. Jā. Taisnā līnijā būs 2471 kilometrs. Mūs interesēja Patagonija. Tā ir lielākā daļa no Argentīnas. Un tur iekļūst arī Čīle, kas nāk no Pacific Ocean side puses. Patagonijā ziemeļu daļa ir ļoti skaista
tur, kur viņi tuvojas Čilei, izskatās tā kā Šveice. Kalni, ezeri, tikai Šveice is nothing, nevar salīdzināt ar šito. Tas ir daudz skaistāk, mazāk apdzīvots. Mēs vienreiz ar Veru ceļojām no Buenos Aires uz Čile šķērsojām to Patagonijas ziemeļos. Dienvidu Patagonija ir tūkstnesis. Tas ir 8. lielais pēc lieluma tūkstnesis pasaulē. Viņas problēma ir, ka viņam nav ūdens. Tur viss ir labi, saule pietiekoši, viss ir, bet nav ūdens. Un ļoti maz apdzīvots. Pirmā pietura ar kuģi bija Puerto Madryn, un tur varēja braukt ekskursijā, apskatīties Silājan, un tāda kolonija pie jūras krasta, tas ir Atlantic Ocean, un krasta tur. Un vispār, kad brauc ar kuģi gar piekraste, ļoti daudz dažādas siļu var redzēt. Un turpat uz piekrastē var redzēt rock cormorant. Viņam ir kakls melns, to var atšķirt šo sugu. Un tā viņa ligzdo un sēž uz tiem klintiem. Ļoti raksturīga. Tā piekraste izskatās, Atlantijas okeāna piekraste. Tālāk pēc tā ir cita ekskursija, kuru mēs braucam. Vieta saucas Trelev, un grūti izrunāt titanozauru, patagot titan. Mūsu mācīja, pasakiet tikai patagot titan. Tas ir dinozaurs, un tas ir viņš naturālā lielumā. Tas ir lielākais pasaulē dinozaurs, viņš bija atrasts tur, un tā viņu uzbūvēja tur turistiem, ko skatīties. Patagon means milzens. Un viņi to nosaukumus iedeva ne tāpēc, ka tur ir milzīgais dinozaurs, bet tāpēc, ka pirmie cilvēki Portugāļi Maģelānas ekspedīcijā, kad viņi atbrauc uz Patagoniju, viņi redzēja tos cilvēkus, kuri bija daudz augstāk par Eiropiešiem. Un viņi nosauc viņus milzeni, kas ir portugāļu valodā, ir Patagon. Un tā Patagonija, tā viņa zeme ir nosauktā. Punta Tombo, tā ir vieta, kur mēs braucam skatīties pingvīnus. Tad ir vieta, ko es lasīju, tā ir lielākā kolonija. Argentīnas un Čiles piekraste kopumā ir 60 kolonijas pingvīnu. Galvenokārt Maģelāna pingvīns. Viņš saucas Maģelāna pingvīns. Šitā kolonija ir lielākā. Un cik es lasīju, tur no 300,000 un citi saka 1 miljons putnu. Es domāju, ka viņi skaita pēc līgzdošanas vai pirms līgzdošanas, tas ir atkarīgs no tā. Pingvīni, tā kā mēs bijām paša marta sākumā, tas ir beigas, vasara beigas zemes puslode, un līgzdošana jau bija cauri, tāpēc daudz putnu mēs tur neredzējām. Tā viņi sēž pie jūras, tā tas izskatās, un es domāju, ka viņi līgzdo tāds visā šī piekrastē. Ja tur ir miljoni putnu, tad jābūt visam pārklātā. Tas ir pingvīns tūmā. Viņi līgzdo uz krastes. Tas ir tūkstnesis, faktiski, ar tādiem krūmiem. Viņi būva līgzdo zem krūmā, un tiem, kam krūmu nepietiek, viņi izrok bedri. Viņi rok ar kājām un knabi, un dažreiz izrok pat pusmetru dziļumā.
un tas, lai sargāties no saules, lai ligzda būtu ēnā. Un tāpēc arī viņa būvē. Tas ir mazulis, viņš nav var apmainījis savu pūkšs uz spalvēm. Ļoti neinteresants putns, varētu teikt. Viņš stāv laik zēt visu dienu. Mēs gājām vienā virzienā, pēc 2 stundas nākam atpakaļ, viņš stāv laik zēt. Bet ūdenī viņi uzvedās pavisam citādi. Var redzēt, viņi tur peld un kustās un ķer barību. Tā kā šitā vieta, kur viņi ligzdo, un tur ir ļoti daudz ligzdo. Tā tas bedrītes izskatās, kuriem nepietiek krūma, viņi izroka bedrīti. Viņi deja 2 olas parasti, izdzīvo parasti 1 mazulis. Un perēšanas laiks ir līdz 42 dienām. Un piedalās perēšanā tēviņš un mātīte. Un viņam ir maiņa 15 dienas. Tā kā viņš sēž 15 dienas, tad atnāk mātīte vai tēviņš atpakaļ no jūras un samaina viņu, un tad viņš iet baroties. 15 dienas bez barošanas, un tad iet. Kad izšķelēs mazuļi, viņi arī tos baro. Viņam arī jāiet pie krasta, barības nav, jāpeld liela attālumā no krasta, jāsaķer zivis, pārgrēmo un atnes to, kas jau ir kuņģi pārgrēmots un baro. Vienreiz 2-3 dienu viņi baro tā. Vienreiz 2-3, pāris reiz nedēļā viņi baro tos mazuļus. Tā tas ir ar viņam, un acīm redzot, sekmes nav lielas perēšanas. Mazāk kā 1 cālis vidējas izdzīvotība, mazāk kā 1. Tātad tūkstnesis izskatās. Citi sauc to par stepe, bet tiešām tas ir tūkstnesis. Ļoti, ļoti maz ūdens, ļoti reti lietus. Turpat mēs redzējām steamer duck. Tas nav pilns nosaukums, tur ir 2 sugas, bet es nevarēju identificēt precīzi. Liela, tā kā zos izskatās, un tur viņi arī sastopām. Tas pats putnis. Armadilles. Man izdevās nofotografēt šo dzīvnieku. Barojas ar kukainiem galvenokārt, bet arī ēda olas jau gadas. Guanako. Tā ir tāda savvaļas dzīvnieks. Izskatās, kā mājas dzīvnieks, bet viņi tur ir savvaļas, tur viņu daudz. Tā ir tāda lama, un tā viņi tur izskatās klejo. Un tā peizāža. Mēs ar to autobusu nobraucam vairākus 100 kilometrus tur un nācam atpakaļ uz kuģi. Dažreiz sastapām diezgan daudz. Kāpēc viņš šauj ļoti maz, acīm redzot? Tāpēc, kur tur ļoti daudz aitu. Likums atļauj saimniekam, ja viņam ir 100 hektāri, viņam var būt 100 aitu. 1 hektārs viena aita. Un tā kā tiem cilvēkam pieder milzīgas teritorijas, viena vieta, kur mēs bijām, viena ranču, viņam piederēja 50,000 hektāri, tas nozīmē, viņam var būt 50,000 aitu. Turpat arī blue eyed cormorants. Mēs satikam. Jā, un tas arī, ko mēs gribam ļoti redzēt. Tas ir Darvins reja. Darvins atklājis to
1800, man liekas, 32. gadā, 1830. Darvins ceļoja tur un atradis šo putnu, nelidojušo putnu, Dienvidu Amerikas strausi. Un viņi staigā pa to sauso zemi un kaut ko meklē, kādas lapiņas noēd. Bet es jums teikšu, dzīve nav viegla tur. Tālāk mēs braucam gar piekraste, un tā ir Tierra del Fuego, redzama tur uz horizonta, tā ir uguņu zeme, kā viņi nosauc Magellan, tāpēc, ka tad viņš tur ceļojas, vietēji dedzināja uguņus. Es nezinu, kāpēc viņi dedzināja, vai viņi iznīcināja kādus krūmus, vai arī sildīšanai. Tāpēc, kā mums zināms, Maģellāna laikā, kad viņš atrāds tos vietējos iedzīvotājus, viņi bija absolūti pliki, viņi nenesēja nekādas apģērbs. Un mēs redzējām fotogrāfijas no 1939. gadā, viņi tur bija drusku apģērbti. Un palikusi tikai viena, kā mums pateica, viena sieviete, kura pārzina viņas valodu. Un tā sieviete mēģina tagad iemācīties kādu cilvēku, lai tā valoda nepazūd kam pilnīgi. Un tā izskatās tā zeme. Mēs tuvojamies Dienvidu polam, tāpēc jau tie mākoņi ir tik zema. Un tas ir Cape Horn. Horn rags. Horn rags nav tādā pussala, tā ir rinda of mazo saliņu. Un mums ļoti laimējās, ka mēs pat apbraucam ar kuģi apkārt viņam. Un mūsu komanda teica, 6 mēnešu laikā tas ir pirmā reize, kad ir tādi apstākļi, ka var apbraukt apkārt. Tur vienmēr ir stiprs vējš. Arī Magellan, kad viņš ceļojas, viņš nenonāca līdz Cape Hornam, tāpēc, ka bija ļoti stiprs vējš, tā kā viņš iegāja tur šaurumos un tālāk ceļoja. Viņš nenogāja tik daudz uz dienvidiem. Bija augsts un vējiens, bet patikams. Tā ir tāda meteoroloģiska stācija uz tās salas, un tur ir piemineklis kritušiem jūrniekiem. Un, kā jūs redzat, tas albatros silueta uz tā kalna. Tā tas izskatās pilnīgi neapdzīvotas vietas. Tas arī kormorāns lido. Putnu daudz, bet nofotografēt viņš ļoti grūti. Kuģis ir liels, putni kustās, kuģis kustās. Tā kā redzējis daudz putnus, bet nofotografēt nevarēja. Tā ir putnu kolonija, jūs varat, tas ir kormorāna kolonija, varat saprast, ka tas ir balts viss. Tas ir viņa darbs. Nu, mēs nonācām dienvidiskā pilsētā Ušuāja. Tā pilsētā mums iedeva certifikāti, ka mēs apciemojam visvairāk pilsētu, kas visvairāk uz dienvidiem. Nav pasaulē citas pilsētas, kur atrodas vairāk uz dienvidiem. Tā mums to certifikāti izsniedza Ušuāja. Ar autobusu braucam uz Nacionālo parku tur. Nu, tad pilnīgi neapdzīvotas vietas, cilvēku tur nav. Tas ir post office. Tas pasts bija nodibināts 100 gadu atpakaļ, un tur var aizsūtīt kartiņu vai vēstuli no tās vietas. Tev tur uzspiež zīmogu, ka tas ir no Ušuājas. Bet tur stāvēja liela rinda cilvēku no mūsu kuģa, un man negribēja stāvēt tajā rindā. Man gribēja redzēt, kas ir apkārt, pastaigāt un netarēt visu laiku. Bet ļoti interesants post office. Tur ir atzīmēts pie post office, cik tālu jūs redzat tos attālumus, kur tas atrodas. Tad mēs aizgājām tur pastaigāties, atradām aplēnu gosi, liels zos.
Turpat arī mazuļi bija. Es negribēju iet tūmā, bet viņi tur slēpjas zālē. Un putns, ko es redzēju, tas ir Great Grebe. Ļoti slikta fotografija, bet tas ir lielākais dukuris, ko es savā dzīvē redzēju. Un tiešām, ka viņš ieskrienas uz ūdens, tā kā motorlaivā brauc. Un tāpēc man gribēja saglabāt šo fotografiju. Ļoti liels dukurs. Varbūt tāpēc, ka ziemeļos viss tur ir liels. Ne ziemeļos, bet dienvidos augstajā klimatā viss ir liels. Tas ir tas pats dukurs. Un tā mēs nonācam. Tā ir Terra Figuera. Tas ir Ushuaia. Un šeit tie kanāli, šaurumi. Tas ir Magellana šaurums un tālāk ir Beagle šaurums. Tas ir nosaukts pa godu Darvina kuģim. Viņš tur ceļojas. Darvins arī atradis tur daudz ko interesantu. To pašu strausu un arī izrakumus veids un kaut kādus izmirušus dzīvniekus viņš tur atradis. Un tā kā mēs pagriezāmies, apgājām apkārt Cape Hornam un tālāk ceļojam uz ziemeļiem. Un tas ir Čiles piekraste. Mūsu mērķis bija Punta Arenas, kur mēs cerējam ieraudzīt kondorus. Tas ir Magellana šaurums. Uz kuģi mums atlidoja Dolphin Gull. Viņa spilti sarkanā krāsa knabis. Tāds atnāca paskatīties uz mums. Tā tas izskatās, tur tie liedāji apkārt uz kalnos. Un tas ir tāds šaurums, pa kuru mēs braucam. Var redzēt. Tie liedāji, viņi nāk pie ūdens, nāk no kalniem lejā. Un tad mums bija ekskursija, lai skatīties kondorus. Tas ir viena tāda ģimene, kur pieder, kā es teicu, 50,000 hektāru zemes, ieskaitot arī kalnu, kur pulcējas kondori. Viņam organizēts ļoti labi, un to viņi dara tikai pēdējos 10 gadus. Organizēts to, lai turistiem rādītu šo vietu. Un tā viņi uzlika arī šito te zīmi, kur kopējais skats šo kondoru, Eidens kondoru, ir 10,000 un Čile 4,000 no tiem. Pie tās mājas pulcējas ap 200 putnu. Es izstāstīšu. Tas nav mana fotografija. To es pārfotografēju. Tāpēc, ka tik tuvu es nevarēju nokļūt. Tas ir Indian kondor. Veciem putniem, ne veciem, bet adulti. Viņam ir tāds baltais rings ap kaklu, ļoti skaisti. Tā ir tā Olga Tereza mūža, varētu teikt. Un viņi pieņem turistus. Kad mēs piebraucām, es ieraudzīju, ka viņi cep aitas. Var redzēt veselas aitas, tur vairākas aitas. Vila novilkta, un viņi cep veselu aitu. Es nedomāju, wow, viņi gana bāro mūs ar aitu. Nekās. Pēc mums ierodās ķīnieši autobusi ar ķīniešiem, un tie bija baroti. Mums tikai rādīja putnus. Tā ir viņas teritorija, un tālumā redzams tas kalns, kas ir 600 metru augstuma, un vējš pūš no Klusa okeāna, atsitas pret šo. Tas ir pirmais kalns līdzenums, un tad pirmais kalns, un vējš pūš, un atsitas pret to kalnu un iet augšā. Un tas ir viņam ļoti izdevīga vieta, kur trenēties lidot, un nemaz nevajag kustināt spārnus.
Un viņam tas patika. Un viņi tur pulcēs, tas tāds kā klubs. Viņi tur nebarojas, viņi tikai tur lido, pulcēs lielā skaitā, ap 200 īpatņu. Tā mēs ejam no tās mužas uz to kalnu. Jūs varat redzēt, kā tas kalns izskatās. Un tie kondori lido apkārt. Tā viņi sēž, redzēt, visi balts no viņu palicis, un tur viens kondors sēž. Tas ir lielā attālumā filmēts. Tas ir pieaugušs putnis adalts ar balto apkaklu. Un tā tas ir, tas parāda mums to kanāls. Tur tas Magellana kalns un Beagle channel, šaurums. Nu, un tas putnis mūs pavadīja visu mūsu ceļu. Tas ir Rufous Colored Sparrow, Indian Sparrow. Tas ir Sparrow. Viņa Sparrow un uzvedās tā kā mūsu Sparrow. Zanatrīhija ģints. Un tas ir, kas man ļoti tuvu sirdim. Tas ir, kad es braucu projām, visi mani kolēģi, viņi sataisīja albumu, un katrs kaut ko uzrakstīja. Juris ņēma to ļoti nopietni, un viņš uzrakstīja tādu lielo dzēļu. Es atstāšu to uz ekrānā, jūs varat varbūt izlasīt par maniem. Viņš paredzējis mans ceļojums Amerikā. Un tas tiešām ir ļoti aizkustinoši, ko viņš tur uzrakstījis. Vai jūs varat redzēt, kas tur ir? Ja? Okay. Tas ir pēdējais kadrs, tā kā es viņu atstāšu un jūs varat izlasīt. Tā kā paldies par uzmanību, biedri. No, tas nav mana bilde, no. Tas ir 64. gads. Vai 63. Es varu iztestīt. 63. gada es atbraucu. Es biju volunteeri palīdzējis Pēteram Blūmam. Viņš 61. gada nobeidz fakultāte, un viņš bija iecelts pa zooloģiskā muzeja direktore. Un tad es pie viņu tur palīdzēju kārtot to kolekciju, un viņš man teica 63. gadā vasarā atbrauc uz Enguru, paskaties, kā tur dzīvo un paskaties, kas tur notiek. Un tad 63. gadā es atbraucu uz 2 nedēļām un dzīvoju tur. Toreiz vēl nebija jauno kuģi, bija vecais kuģis, un tāpēc mēs dzīvojam krastā. Krastā viņi tur laboratorija īrēja telpas, otrā pusē šosei tuvāk jūrai. Un mēs tur, Ivar Ozoliņš, Juris Lemings, mēs tur dzīvojam, gulējam kūti uz salmas, guļam maisos, un katru dienu mēs gājam uz ezeru. Tur bija lopu taka. Ciematā bija kā 20 govi, un katru rītu viņi gāja uz ezeru un vakarā atpakaļ uz mājām. Un katru rītu mēs arī gājam pa to lopu taku uz ezeru. Un tas ir orientācijas pētījums rauda. Turējam putņus. Tas ir tāds Emlenbūris. Tas ir Kazahija ekspedīcija, kur mēs ķēram ērgļus, lai... Tā fotografija ir uzņemta tāpēc, ka mūsu sēs bija apšalot pārklāta ar putekļu. Tas ir joks, tas ir... Amerikā to nevar radīt, ka mēs pārģērbamies sievietes. Tas ir būvējam jauno māju. Tas ir kalnajos, kad mēs būvējam. Tas uz ezeru ziemā. Somzilītis meklē. Mana lielākā lidakā, protams. Tas arī kaut kā krūmu ciršana, varbūt. Visi mani kolēģi, diemžēl, ne visi izdzīvoja līdz šim brīdim.
Tas ir Maskavā konference, starptautiska 83. gada eksperimenti ar stārķiem. Planetārisko viesturs mums uzbūvējis. Tā ir putnu valoda. Kad es rakstīju grāmatu putnu valodā, es vienmēr brīnījos, kā tādīs putnu kolonijas, kur ir tūkstošiem putnu, lai kāju kolonija, kā te vecāki pazīst, kurš ir viņas cālis, kurš nav. Tāpēc, ka viņi vecāki baro savu cāli. Arī ar pingviniem tā ir. Viņi nebaro cits, viņi baro, viņi meklē, viņi nāk no jūras un meklē savējo. Un, kā jūs zināt, kāju kolonijā, viņi klīst pa visu koloniju, bet atrod. Un ko jūs varat redzēt, ka viņi sazinās savā starpā. Un es domāju, kā viņi sazinās. Es rakstīju putnu valodā, un es domāju, kāda tava valodā. Un kā viņi atšķirt cits citu. Ja visi mazuļi kliedz viena balsī, un tādā paša balsī vecāki kliedz, kā viņi atšķirt savējo. Un man ienāca prātā. Katrs no viņiem, viņa kliedziens ir īpatnējs. Tas ir saprotams. Bet kas tajā kliedzienā ir, tas ir viņa vārds. Teiksim, šitais cālis viņu sauc John. Un viņš kliedz John, John, John. Viņu mammu sauc, teiksim, Anna. Viņa pielido, viņa kliedz Anna, Anna. Un tas cālis zina, kur viņam iet, un māte zina, kur viņa cālis. Un tad man bija ideja, bet es viņu neuzrakstīju tajā grāmatā, tāpēc, ka citi cilvēki būtu teikuši, tas ir antropomorfisms. Tagad man nav bail to teikt, tāpēc, ka tas ir nerakstīts, tas ir tikai teikts, un jūs varat ticēt vai neticēt, bet tā ir manas domas par sazināšanas kolonijas. Katrs no viņam kliedz savu vārdu. Jā, diemžēl tos kolēģis nav vairs ar mums. Tas ir viena no vizītēm. Kaut kur 2006. Gada varbūt. Tās ir 64., 65. varbūt gadi. Pirķeršana, gredzenošana. Jā, mēs kārtējam tās ligzdas pēc ligzdošanas uz salas ceros. Tas ir Ivar Ozoliņš, mans draugs. Tāds pats noziedznieks, es biju. Dzīvojam noziedzniekos, ko sauca uz kuģi. Tie ir orientācijas eksperimenti. Ivar, mēs bijām atstāti vien paši, un mēs vadījām eksperimentus. Tas atkal raudā. Labi, biedri, paldies par uzmanību. Paldies par dāvanām. Tas bija liels gods uzstāties šeit.